Mēdz teikt, ka labs režisors pat no telefona grāmatas uztaisīs aizraujošu filmu. Reizēm ierosmē dara kaut kas tikpat neiedvesmojošs. Tā notika ar Rīgā dzimušo, bet lielākoties Vācijā un Austrijā dzīvojušo režisoru Aleksandru Hānu, dzelīgās komēdijas par latviešiem Jāņa nakts autoru. Man bija mazliet brīva laika, un viens pazīstams cilvēks piedāvāja aizbraukt uz Franciju un pafilmēt mājas, jo viņš gribēja pirkt sev māju un nevarēja izlemt, kuru. Viņam bija bieza mape ar 48 mājām. Pazīstamam cilvēkam nevarēja atteikt. Man laiks bija, domāju, kāpēc pa Franciju nepabraukāt. Bet es kā režisors sāku domāt, kā no tā uztaisīt filmu. Protams, Messie Tauriņa filmēšanai īstu scenāriju nekad nav bijis, tāpēc interesants ir režisora un galvenā aktiera versijas par stāstu. Tas ir par vienu cilvēku, kurš mēģina izdzīvot. Viņš pieņem izaicinājumu tādu, ar ko viņš varbūt pats nespēja tikt galā, bet tas izmisums ir tāds, ka viņš brauc uz Franciju, Breteņā, pirkt māju. Naudas viņam nav, bet māju viņš brauc pirkt. Gundars Āboliņš spēlē vācu valodas skolotāju, kurš Latvijā zaudējis darbu un ģimeni un dabūjis dīvainu darbu. Atrast Francijā māju bagātam cilvēkam no Latvijas. Ir tādi. Režisoram uzreiz bija skaidrs, ka galvenajā lomā viņš redz tikai un vienīgi Gundaru Āboliņu, un tagad ir bezgala priecīgs, ka aktieris piekrita ielaisties šajā avantūrā, kuras rezultāts nevienam nebija skaidrs. Pēkšņi atskan režisoru komanda vai operātoru komanda, tagad dar šito. Es saku, kāpēc? Tas dari. Labi, daru. Nē, slikti dari, vēlreiz daram. Nē, daram pavisam savādāk. Tad darījām atkal savādāk pavisam. Saprot, bet no vienas puses tu neesi noslogots ar kaut kādu atbildību, ja? Tu neekranizē Blaumaņa vai Šekspīra darbu, kur visi zina, kā tam vajag būt. Tu vienkārši laidies dzīvē iekšā. Tā ir risks, tā ir provokācija. Attiecībā pret situāciju un pašam pret sevi. Tas man patīk. Aktierim, protams, tā ir unikāla iespēja, jo ar šo varoni mēs esam kopā 90 filmas minūtes. Viņš ir redzams gandrīz katrā kadrā. Nedomāju, ka Gundars tādās filmās bieži ir filmējies. Šī filma uz viņu ir uzbūvēta. Bez viņa es to nemaz nefilmētu. Man tā vienmēr negribas censties ieņemt to galveno pozīciju, bet es tur tajā filmē, kad no sākuma līdz beigām kaut kā cauri kustos. Kā īstā Eiropas projektā filmēšanas laukumā gluži kā Bābeles tornī skanēja 6 valodas, taču tas netraucēja visiem iesaistītajiem saprasties. Davai еще раз. Chianti dolce grappa cappuccino ristretto espresso che dolce mia pizza. Markus, sing ein bisschen schlechter, das ist zu gut. Zu gut, ne? C'est retiré et qu'il ne reste que le pire.